Viennozīmīgi ir jāpamēģina Falls upe visur, kur viņu var dabūt. Lai var izbraukt cauri Vietnamai, visur pamēģināt un saprast, kuru garšoja vislabāk. Mūsu kompānija laikam atgriezās pie pašas vienas no pirmajām, ko mēs pagaršojām Mekongas deltā. Visi nobalsoja, tā esot bijusi vislabākā uz upes. Starp citu, viena lieta, ka šitā ir ārpus manas saraksta. Es tikko atcerējos, Mekongas deltā ir tāds nakts tirgus, viņš saucās. Visi rītaus viņā sabrauc tirgotāji ar laivām tur un uz upes tirgojās. Tas ir forši, to ir vērts apstīties. Man vēl tāds laikam visvairāk iespēdusies atmiņā ir Sapa. Tas ir tur, kur tās rīsa audzētavas tādas pakāpītēm, tās smukās bildes redzētas, tā ir Sapa. Mēs tur trāpījāmies nesezonā gan, un vienalga nenormāli skaisti, ļoti skaisti. Tiešām mums bija kaut kādi +9 grādi, līdzīgi tāpat kā Latvijā tieši tajā laikā, bet ar visu to ļoti iespēdies atmiņā. Ieteiktu aizbraukt, aizlidot uz Foucault saliņu. Tā ir, jā, tā kā lidojums gabaliņš, bet ir vērts redzēt. Un, ja tur nokļūst, tad noteikti jānoīrē motorolleri, jāizbraukā viss, cik ir iespējams.